Mēs savācāmies, lai mazliet iebazarētu. Let's go! Let's go! Jo, sveiks, dārgie skatītāji! Mēs esam atpakaļ. Blā, blā, blā. Ir pienācis novembris, ir jau augsts, bet mums vēl projām ir silti. Tu vari nākt droši arī pasildīties uz Hūčops Brīvības ielā 72K2. Un tu vari arī apgriezt matus, kā atcēt hūdu. Un, karoči, visādi parunāt ar Rozi, paprasīt, kā iet un visu pārējais. Viņš tev neko neatbildēs? Nu, paga. Saki, kā atbildēs? Viņš atbildēs. Fītu varat prasīt nākošo mēnesi. Fītu brīvi visiem, kas nāk. Matu griezumam nāk līdz akcijā. Nāk akcija, Fīts ar Rozi pa brīvu. Karoči, 2 pāris ņubalants dabon Un pēc tam, ja nopērts bots, raids ar Rozi uz mājām. Man liekas, dīli nekļūst saldāk šitam novembrī. Anyways, ar jums kā vienmēr kopā ir Steps. Ozīs! Zaņārs. Un šodien mums ir ciemos radio sēja, citi zēni solists un vienkārši lielisks džeks Jānis Petersons. Galā ir ķišņiks, ne? Jā, nu plaša profila mākslinieks. Tā to varētu vislabāk raksturot. Crazy, kā tev ir vispār? Rudens sākās, no rudens jau nesākas, rudens turpinās. Zini, tā visskumjākā daļa ir tas, kad iesākas radio dzīvi tajā brīdī, kad vēl bija gaišs. Un sākumā bija gaišs un līdz galamētram bija gaišs. Tagad, principā, uz ētra beigām paliek gaišs un ir tāda nedaudz depresīva sajūta tajā studijā. Bet vispār ir labi. Jā, vispār nebūs gaisa. Padomā no 7 rītā līdz 10 rītā. Nebūs vispār gaisa. Tev baigi agrais rīts, ja sanāk. Laimīgais. Kāds par viss, kas saka, tie, kas ražienas bišķiņi runājas, kādi parasti saka, nu īsti pie tā agrā rīta neviens tā īsti arī nepierod. Nu, līdz galam pierast nevar, bet es mēģinu sevi visu laiku apmānīt. Nu, man ir tā, ka es mostos ar gaismu. Es nezinu, ir kā kuram. Ir cilvēki, kas mostās ar skaņu, ar troksni, ar kaut ko. Ziemā to nebūs viegli. Ir lampa. Nopietni ir lampa, kas man ieslēdzās pati, tā lēnām iedegās tā kā tāda saulīte. Pagaidām es vēl esmu sevi apmānījis. Tālāk būs jāizdomā, kā būs nākamais veids, kā sevi apmānīt. Atceries vienmēr vēl tas, es atceros, mēs kaut kad runājam šitajos, kā no rītiem sauc pasākumu, kur dziesmu prezentē televīzijā. In the morning superhits. In the morning superhits. Mēs runājām, tur viņi mums teica, ka jā, mums ne tikai jāatceļas, mums vēl jāsaģērbēs, frizūras jāuztais. Viņi četros par ceļās. Tā ir radio specifika, tas var atnākt pilnīgi nekāds. To man prasīja, tieši to man prasīja, kā ir. Viņš arī no Mešparka vai no kurienes viņš brauc reģiņu cēlās. Viņš teica, un tā arī viņš nav tā, ka pierod. Es dzīvoju pāri ielai, man jau bija stragls piecelties. Bet ir hiperlabs tas izaicinājums. Nu, tādā ziņā, ka es visu dzīvi esmu bijis absolūti pūce. Nu, tā, ka celties pēdējā brīdī tieši pirms ir jāsāk darba diena. Kā vispār ir tas būt radio dīdžiem? Ir kāds piedūriens, kāds privilēģijas, neprivilēģijas? Lietas tikai savu mīļāko metāla grupu uzlaik vai ko? Nē, absolūti tieši distancēties absolūti no savas gaumas. Tā, ka tev nav gaumas, tu esi mēdījis. Kaut kādā ziņā muzikāls mēdījis. Bet tomēr pasties vai ne? Lai cik mēs skumji vai forši tā Latvija ir tik liela, cik ir. Un parasti, zini kā, tu aizsūti kādā radiostaciju kaut dziesmu, viņi saka, mēs tajā mūsu sapulcē izlemsim. Un ļoti bieži tajās sapulcēs ir 2 vai maksimums 3 cilvēki. Un tas ir ļoti kaut kādu savu sensitīvu redzi vai savu kaut kādu sensitīvu attieksmi pret kādu konkrētu mūziķi. Un tas noteikti atspoguļojas beigu rezultātā. Nevar nepiekrist. Džeki, nediršaties ar radio džekiem. Vai arī tieši? Nē, šeit par radio mans uzstādījums bija ļoti konkrēts, dodoties uz turieni kā uz darba vietu, to, ka es nepiedalos muzikālajās izvēlēs un es savu gaumi noparkoju. Ja es kādreiz taisīšu autorēdījumu par funk mūzikas stundu kopā ar Jāni, tad okei. Nu, tad es rādu, kas man patīk. James Browns spēlēs. Tu esi funk džeks, jā? Man ļoti patīk funk mūzika, jā. Kas tev James Browns un vispārējie, jā? Zini, man liekas, ka funk mūzikai ir tā izcilā lieta, to, ka ir tie daži izcilie mākslinieki, bet tad ir arī ļoti daudz tādu, kuriem viens hits, viena kaut kāda Uber dziesma, vēl arī gospels, tas, kas ir tāda stila mūzika. Bet sorry, tā arī ir, mēs tā pateicām James Browns, tas pats, kas pateikt Michaels Jacksons. Nu, tas jau galvenais. Tas kā pateikt Madonna apmēram. Tas vispār nepateikt neko. Tur reāli nerabīja. Kas būtu tavi funka galvas, ko tu liktu? Man šobrīd ir tā fāze, kurā man nenormāli patīk, ir tāda Jamiroquai. Nē, Wolfpacks. Nē, Jamiroquai tā ir klasika. Tā ir klasika. Tā ir 2000 klasika. Tā ir MTV klasika. Nu, pagaid. Jamiroquai Virtual Insanity, gan dziesma, gan klips. Tas ir augstākā pilotāža, kā atrisināt muzikālu ideju. Augstākā pilotāža. Džekais arī solists, viņam ir daudz visādi piedzīvojumi dzīvē bijuši, viņam ir arī īs raksturs, jā. Viņš ļoti skāri raksta Džeks.
Bet, nu, laikam tev jau tādam nedaudz ir jābūt. Jā, nu viņš bija lecīgs. Tāpēc viņš daudz mašīnas bija sakolekcionējis. Tāpēc viņš daudz mašīnas bija sakolekcionējis. Citus dziesmas, Cosmic Girl, tipa, New Wave no Teach bija uztaisījis remixu Aquahawk. Jā, mēs... Nē, jums uzsas remix un zvanīt viņam. Hello, Jamiroquai, hello. Pakistan, hello, sir, hello, mister. mister. Bet pie JK vispār kādu laiku bija pat opcija arī mācīties, ja tu devies tālāk mūziku mācīties augstākajā līmenī. Viņš bija pasniedzējis, ja nekļūdos Londonā. Nē, es neesmu pie viņa mācījies, es skatījos to, ka ir tāda opcija, kas man likās, tas būtu ļoti interesants JK, no kur kaut ko pamācīties. Cik tas maksātu un cik ļoti viņš to dirstu virsū. Fuck, viņi mācīs. Bet no stila, kamēr viņš ir kings, viņš tā var aktot. Jautājums, vai vēl ir? Viņš jau, man liekas, tajā leģendas statusā. Nē, viņam ir pēdējais single nav. Viņam bija nesen iznācis tā dziesma, kur viņa ceparīte īstāk mirgoja, iedegās. Kāds gads 5. Tas ir cits, tā ceparīte leģendāra. Nē, tā ir cita ceparīte. Viņam ir gadu 5, bija tas singles bišķi jāizgāja, bet ne baigi. Jā. Zini, grupa Nover? Jā, viņi iesildīja RHCP. Jā, viņi Chili Peppers Latvijā iesildīja tad, kad viņi bija Lucausalā. Tā bija pirmā reize, kuras ar viņiem iepazinos. Un zini, kas bija, šeit būs hot takes no manas puses. Tā Nover iesildīšanas daļa bija spēcīgāka par RHCP. Nopietni, jā. Es zinu, ka Zants skaitos RHCP, kā par fansiem man atbalstīs. Es tieši, kad Sīks sāk klausīties baigi daudz, es tieši dabūju to brīdi, kad tikko Chili Peppers viņam Under the Bridge bija un pirms tas tur Blood Sugar Sex Magic albums tikko bija iznācis. Jā, bet es sāku pēc tam klausīties uz pirmos albums. Pirmie albumi diezgan psiho un atsalvēti. Viņi reāli ar mūziku ir pilnīgi izauguši no tā kā no pilnīgiem muļķiem. Mēs dzīvējā, ka vispār pazust kaut kur pārējie, drumers ir īpaši un basists Flea. Flea jau vispār man skatās, ka viens no kodiem labākiem pasaules basistiem. Viņš ir spēcīgs, bet viņš ir vienkārši perfekts šovmens. Tas kā viņi spēlē, man liekas, ka viņi bija arī viņi bija pirmie mainstream mākslinieki, kas izmantoja to, kad ir Soksa un Koks sauc šis termins, kad ir visi spēlē pliki, bet ir tikai viena zeķa mugurā. Un man liekas, viņiem, man liekas, ja es nekļūdos, viņiem bija pašā sākumā, viņiem bija problēma ar to, ka viņus uztvēra, ka viņiem ir tikai un vienīgi prātā tāds ļoti primitīvs tieksmes. Es zinu, ka viņiem bija beefs ar Fate No More. Es nezinu, kā viņi tur nesadalīja, bet... Tu teici, ka Fate No More tajā brīdī mans headliner tajā žanrā bija, un viņi lēnām nāca viņiem uz zvaigznes. Kā klausāties un hip-hop tā nedrīkst darīt, ja zogas. Bet starp citu par Fate No More runājot, veicīt, tu zināji, ka viņam kādreiz bija Blackman's Souls, es to baigi nebija pieksēs. Es zinu to, ka viņi pēc tam viņš Bad Brains vēl grupā močīja. Bad Brains ir amazing grupa. Jā, bet tas bija, viņš vien brīdi močīja, bet man Fate No More no tā brīža patika, protams, bija tas Souls, kas vēl projām. Es viņu mēģinu atcerēties, kā viņi sauc. Long Distance Runner. Bet labi, sūca visu, vecīt. Pofik par mūsu mūzikas gaumēm pastāstīja, kā tev tā dejās gāja. Mēs dzirdējām, ka tev sēja klāt jau tev tur laulība un visu kaut ko, kā tu no tā visu tik arī. Kas ir vispār backstage'ā interesants? Ir pastāst reperiem mums. Mēs netiekam līdz backstage ar Rolaks. Rodniks arī bija. Rodniks izmeta pirmajā, bet... Rodniks mums neko nestāst, viņu ātri izlināja ārā pastāst, kas tur ir. Neteiksim, ko mums interesē, bet jāparunājās ir par to. Nē, man joprojām visu laiku zēni katrā pieteikumā. Mums ir vienā brīdī koncertā stāvka par to, ka tagad katram ir pieteikums. Viņš ir maksimāli izdomāts, dumšs uz katru koncertu. Katrs izdomāts ar ironiju kaut kādā. Jā. Man konstanti ir Dejoša zvaigznes otrās vietas ieguvējs. Lai tā kārtīgi iegrieztos. Sorry, par manu nezināšanu, tu otro vietu dabūji? Jā. Kas uzvarēja? Uzvarēja Maksims Busels. Jā. Sorry, Maksim, mēs nezinām, kas tu esi, bet čau. Bet vispār tā dejošana, tas bija, tā bija reāli tāda rakstura rudīšana, jo es parakstījos ar domu to, ka, būs viegli. Tev mučīt baigi iesaistīt dziesmas svētkos, ne? Tā ir tautsdēļ. Tu modernās dēļas, tu neesi maucis. Tā mēs domājam. Stils kā koks. Tā kā Ozols? Tas nav. Jā, vecīt, tev tā nezinās, kā es dejoju. Ozols devais nākamo sezonu sāca to uz dejošu. Galvas kruķīs mēs nākšā raidījumā. Bet jā, par Dejošu zvaigzni tāda sausais atlikums nepie
nepiekrist lietām, kad ir iedzert pāris džintonika, jo tas bija tas, kurā brīdī es piekritu, un es pēc tam tikai sapratu to, ka tas prasīs daudz vairāk enerģijas, nekā es biju plānojis tajā investēt. Un es nenožēloju nemirkli. Sorry, tu viņam džinam kādā kontekstā tu to teici? Tas bija, vienkārši bija zvans, jautājums, vai... Un tu biji viņš viņai ieģemojis tajā brīdī, jā? Jā, izdzērs pāris džintonikas, nu labi, kāpēc gan nē? Kāpēc šajā vakarā nepiekrist? Cik jūs, piemēram, jums tulņās jādejo epizodi, whatever, kā to sauc, cik tev reāli ilgi aizņem, teiksim, sagatavoties vienam dienu? Pār stundām? Cik tāds dienas? Reāli darba diena. Bļā, un baigi ilgi, ne? Mēnesi, kur vairāk, jā? Tas bija vairāk, un kā katrs šovs gāja nedēļa. Kurā brīdī sāks pļaudīties vai nesāks pļaudīties? Nē, pagaid, ja tu esi piekrist. Bet bija tā, ka brīžiem jāskož kūbi, bija jāskož zobi. Bija, un beigās arī veselība višķīts nostrēkoja un izdomāja to, ka vairāk. Es nometu toreiz kaut 11 kilo, un es tā jau neesmu. Nožēlo? Nu, absolūti, nē. Ļoti labi bija. Bet vēlreiz tagad tuvākajā laikā, kaut kādas dziedošās ģimenes, kaut ko, kur jāpastāv. Mēs karoči TV3 izstāstām, ka tas ir hard stuffs, celiet hoņus augšā. Tiem, kas dejos, celiet viņam hoņus augšā, savukārt nerakstīsies nevis. Nē, vispār, dejot, taču ir forši. Manuprāt, tas ir tāds vērtīga lieta, kuru nē, zini, kā aiziet uz disenu, padejot, tur bišķiņ 50 grams, tas ir forši, bet kad tas kļūst kā tāds, davai, 3 stundas čakarēsim 1 vai 3 kustības vai 5. Iepriekš aizkadrā bija saruna par 50 Cent koncertu vai nav par meitenēm. Viņas jau arī kaut kur ir iemācījušies. Bet nē, es pats nogāju. Nu, var redzēt, 2 stundas dienā dejojot. Es nogāju 2 gadus modernajās dejās. Viņš pie manī dejoja. Mēs ir os 2 tā, Nē, es domāju, 50 manī. Karoči 2 gadus nogāju, man liekas, zai bijis, plus bija tā, ka bija kaut kādi... Sorry, vai 2 gadus dejot gāja? Uz modernām dejām, jā. Tas stils tik moderns esi. Jā, slēgti. Nē, tu neticēsi, bet mēs trenējām. Mēs vienā brīdī pie Soulja Boy krengdēt kustības taisīt. Bet, karoči 2 gadus nogāja visu skolu, plus mēs bijām 4 džeki un kaut kāds 20 vecenis. Tu normāli iedzies, man bija kaut kādi 13, 14, es vēl nespēju, ka es esmu, bet sapratu, es arī jau uz to Kas ar mani notiek? Karoči dirs sākās brīdi, kad paiet 2 gadi, 20 vecenis, 4 džeki, ir sacensības, visām čiksām vajag džekas. Tu aizies tās sacensībās, ieraugi tos tērpus, un jūs varbūt neesat redzējuši profesionālās dejās, tipa modernās dejās, kādi tie tērpi. Tev ir kaut kādas tās zīda bikses arī izspīlēti, jā, tās tipa krokas, tipa, un tāds, millionaire Russian scene, tipa, un es tur tāds, vienreiz nodejoju, otrais, trešo, man tāds, man liekas, nav šitā mana scēna īsti, tipa, sāk tā saprast. Es aizgāju uz otrajām, aizgāju mās, un tāds mamma, es vairs neiešu. Šies vispār ir temats pats par sevi, vai mākslā ir jābūt sportam. Tā kā sporta dejas, tur Raps ir sports, veicīt. Nē, tur ir kaut kāds sporta elements, bet vai tam ir jābūt, tā kā sacensības? Man liekas, krūti tad, ja katrā tajā mākslas veidā ir tas sportiskā daļa, piemēram, reperiem ir battle raps, dejotājiem ir šitādi sacensības, visam ir tā kaut sportiskais aspekts, bet ja tu mēri visu to whole art, lietu plauktiņu vai visu to scēnu vai žanru kā tādu tikai pēc tiem sporta parametriem, fuck off. Jo es pateikšu, ārpus repčika es nekad neesmu jūties kā sportists, nekur es nogāju peldēšanā, es līdz šai dienai nemāku ielikt. Es nemāku ielikt līdaciņā. Man bija pirmā sacensības vecāka. Ome visi atnākuši skatās arī sacensības. Davai, Artur! Es tā kā cūcis nostājos, un tur ir jāgaida vēl 2 stundas, kamēr visi tur izpeld, turp. Es tur nostājos, no time to sign. Visu hujāks līdaciņā. Viņš tajā te, viņš tāds 3, 4. Tā arī bija. Tā arī bija. Straight up, tā kā cūķis vienkārši uz vēdera iekrita iekšā, noplaukšķi visi jau tur pusē jau, tipo, es tur... Tu tāds, jāvaģino. Un tad brīdī es sapratu, ka ar rap game better work. Pagaid, es esmu redzējuši to video, kur bija, tas bija reāli olimpiskajās spēlēs, neatceros, kur valsts kaut kāda Āfrikas valsts, man liekas, un falšais starts dažiem no tiem peldētājiem, viņš paliek vienīgais, bet viņš principiāli nemāk peldēt. Viņš olimpiskajās spēlēs pelda, viņš netiek līdz galam, viņš tur par čutu noslīgs. Viņš bija kādā izlasē, kādas komandas? Viņš bija reāli valsts izlasē. Es tagad neatceros, kura valsts tā bija. Viņa ūdens, tas nozīmē tas, ka tas kontinents bez ūdens, vai baigi tālu no ūdens, tur nav ne upes nekā. Bet klausies, par to dejošanu runājot,
Jo tur šūbu bumbas klāt, viss dzeltenā presa, ka to tur baies seksteips ir kaut kur noslēpts, kaut kur padusē. Tā arī, wow. bet beigās tu aizbrauc uz Karību salām vai kurien ar savu draudzenu, vai ne? Barbarossa, jā. Tu viņus nošokēji, viss dzeltenā presa, tu viņiem parādīji tā, tu viņiem uztīni tāds. Nē, nu tur ir... Nē, nu, bet dzeltenā presē vajag kaut ko. Lai runā, nu jautājums ir, cik tālu mēs ejam ar šādām lietām vispār par jebkuru preses izdevumu. Kamēr tas ir kaut kāds, adekvāts cilvēks un tā ir kaut kāda bauma, tajā brīdī, kad mēs sākam svinēt to, ka kādam cilvēkam ir grūti ar lēmumu pieņemšanu vai grūti ar domāšanu, tajā brīdī man rodas jautājums, kas mēs pat dzīvniekiem esam. Šitas liekas tā kā smieklīgi. Viņiem nebija nekāda iemesla domāt, ka par to tas bija kaut ko gribējās uzrakstīt, lai raksta. Es regulāri stāvu Rīmī rindā, un man liekas, tas ir tieši tas moments, kur mana paudze saskarās tieši ar privāto dzīvi visiem šitam, jo mēs īsti nelasam to huņu. Es stāvu saldēju. Nu labi, viņi puņās, bet ekspozos. Man strīdiem pamodīšos slimas lietas rakstīts par mani. Bet nē, es stāvu rindā savu saldējumu un aliņu. Un skatos, man garlaicīgs Roma, kaut kāds alkašs. Privātā dzīve. Un es lasu. Buļo, tie virsraksti, zini. Heavy, ja? Nu, heavy. No bet ir arī jābūt šim. Patiesībā jau ir forši iepazīt arī cilvēku kaut kādas, tur privātās dzīves puses. Tas ir interesanti, bet tam ir jābūt kaut kādām stingrām robežām. Kur tālāk mēs neejam? Bet man liekas, būtu krūti tad, ja tas cilvēks grib tev pats parādīt to savu privātas. Priekš tam ir intervijas, priekš tam ir raidījumi, kuros tu piedalās, priekš tam tev, kā tajā, kur tu operē. Ir kam patīk, ir kam nepatīk arī to darīt. Kuram patīk, ka tev rakņē? Zāncim drīz uztaisīsim privāto dzīves apskatu kaut kādu. Es tur citu esmu bijis privātajā dzīvē vairākas reizes. Kādā veidā? Da, tur viss kaut kur. Gada alkas šrepā. Da, tur viss kaut kur. Es biju tur septembrī, bija te februārī. Privātā dzīves dafīgi pie viņas palicis divāni, kurš es zinu lietas, ko viņš nestāstīs. To, kas ramīgo to visu, jā? Jā, tur, jā. Tu viņi paliekam tāds zāns, mums nav ko ielikt tev. Davai, izdari kaut ko. Nostājies tur tajā krustojumā pie tās ceļa zīmes, pēc pozīka. Nostājies tur. Stepami krūši implanti, rakstat. Man liekas, arī tādā Latvijas mērogā, mēs paskatāmies tagad tā ļoti godīgi un salīdzinām ar to, kas notiek, piemēram, Ameriku, kur tās kultūra ir slima pret cilvēku, kas ir atpazīstams. Kurš var būt TMZ reportīrs, viņam ir kamera rokās. Viņš aizsūt TMZ pārdoto materiālu, dabun kešu. Tas ir drausmīgi. Tajā brīdī gan tev tiek iznīcināta jebkāda cieņa un privātums. Latvijā ir ok, ja kāds grib pabaumot par to, ka kāds ir salaidis ar kaut ko, daries balvojies. Baumas dzirdēs, un viņš pat nav tikuši uz privātai dzīvē, es biju šīt apvainojis, tagad esmu. Dzird sūdu un nedabā nekādu populāru. Pastāsti par šo te par tādu vienu no lielākiem, kas saka, highway momentiem jums, kad jūs uz Eirovīziju braucāt. Kas tur ir forši, kas nav forši? Kas backstage'ā forši, kas nav forši, kas patīk, kas nepatīk? Šeit var atvērties ļoti garš temats. Šeit var atvērties reāli. Mēs vēl līdz rītam rakstam. Tātad mans profesionālais viedoklis Eirovīzija ir latviešiem, Latvijai, mūzikas industrijai, tādā ļoti kopīgā mērogā. Willy Wongas zelta biļeti uz šokolādes fabriku. Jebkuram žanram. Manuprāt, tas nav būtiski kā žanra pārstāvs. Es teicu, ka mums jātaisa Eirovīzijas dziesma. Es tik tiešām uzskatu, kāpēc gan ne. Šobrīd hip-hops raps Latvijā ir augstā līmenī. Tur neko nevar. Sorry, kas no pēdējiem ir aizgājis, tie ir itāļu džeki. Tie ir tālu aizgājuši. Jā, tie ir aizgājuši. Pagaidi, bet arī tie, kas tātad Eirovīzijā ir vienkārši tev ir pasaules klases superzvaigznes, tātad, kā viņi sauc, Mainskin, Moonskin, neatceros, kā tas bija pareizi jāizrunā. Viņi šobrīd tikko novinēja MTV Europe Music Awards, viņi novinēja... Viņi turē, viņi Amerikā turē visu. Visu Ameriku izturējuši, visu pasauli izturējuši. Jautājums, vai tas ir vienīgais līmenis, uz kuru mēs varam tiekties? Tas, kas Eirovīzijā ir interesanti pēdējos konkrēti gados, to, kad arī mākslinieki, kas varbūt tur nav aizgājuši pirmā vieta, arī tur 10 un 15. Viņi pēc tam turē Eiropu, viņi mierīgi strādā un reāli notiek. Un tā jau tā lieta aug. Tie artisti jau neuzpeld no zila gaisa, vai ne? Bišķiņ no malas, tev vēl viens jautājums. Jums bija kaut kur, cik jums bija pie 200 miljoniem skatījums TikTokā, jā? Jā, man liekas pat, daudz. Daudz vajag daudz. Jā, ko jums tas vispār tajā brīdī, nezinu? Skaitlis ir tikai skaitlis. Zini, kurā brīdī man iesita pa galvu to, kad šis ir aizgājis daudz tālāk, nekā mēs varbūt varējām sapņot.
John Oliver šovs. Tas bija US, viens no populārākajiem late night šoviem. Un tur kaut ko nevis cookings, bet tas, kas ir komiķis. Tur par tekstu tev jau kaut ko pateici. Tur bija konkrētā segments par tām lapiņām. segments par Eirovīziju, kurš ir tātad 2 minūtes garš. Un šajā raidījumā, principiāli, man liekas, Latvija bija iepriekš pieminēta vienu reizi kā valsts. Un tagad, lai iedot perspektīvu, mēs nonākam skatītākajā raidījumā uz planētas. Jā, ok, varbūt paši gudrāko un indiņas planētu. Vecmāmiņa, ko par to skatu, viņa vecmāmiņa tā jau nav apmierināta, un tad vēl pēc Amerikas šovā. Bet kas tur ir slikts, ne? Nu, taču patiesībā viss ir pateikts par mīlestību. Mīlestība ir labi. Vecmāmiņa nebija priecīga, jā? Nē, vecmāmiņa, es pēc tam viņai pastāstīju, viņa saprata, viss kārtībā. Kaut kā jau es uz šīs planētas esmu nonācis, jā, nav tā, ka... Bazars ir par salātdziesmu, jā? Jā. Kur tas par mīlestību? Nē, šī jau tā kā, es tik huku zinu. Jā, nē, Maneskin, jā, viņi ir kā rock grupa, jau diezgan spēcīgi, viņi labi skan. Es domāju, viņi kā rockeri ir diezgan krūti skan, tāpēc arī... Nē, skaidrs, pieņemsim arī Goa no Eirovīzijas, kas bija Ukraiņu elektrotrans ar etnogrāfiskiem elementiem. Nezinu. Tie tūrē visu pasauli šobrīd. Tad Kalušs, kas uzvarēja mūsu gadā, tūrē arī pa visu pasauli. Jā, ok, nu tās vietas varbūt nav tur 10 000 arēnas, tie ir palādījumi, bet kāpēc gan nē? Tu katru dienu attopies citā palādījuma izmēra lokācijā pa visu pasauli. Kur ir problēma? Kā tev liekas, pēc jums tur sanāca vai nesanāca, teiksim? Jums laikam tā vieta nebija augsta pārāk, jā? Nē, mums galīgi negāja. Jūs tajā atlasē, atkal, diemžēl pareizi, jūs atlasējā palikāt, vai ne? Mēs palikām pusfinālā un... tur iemesls, lai spriež ļaudis, kas ir noteikti gudrāki, iemesli ir daudz un dažādi. Bāliņš. Starp citu, Bāliņš, es kā tagad atceros, ir tā diena, kad mēs esam, tagad ir jāuzstājas, un Eirovīzija ir vēl viena lieta, kad izrādās, ka tā ir vieta, kurā bookmakeri principiāli, 90% gadījumu trāpa, tā kā ir diena pirms bookmakeros, tā arī parasti būs. Tā arī parasti būs, jā. Jā, un Bāliņš ieskrien, es atceros, kā tagad viesnīcas tajā āstuvē un saka, Džeki, ir 58% to, ka būs, izskatās, ka būs. Un visi ir tādā... Finālā, jā, un visi ir nenormāli priecīgi, jo ir kaut kādas izredzes. Ja, patiesībā jau tas mērķis nav... Tas primārais mērķis, dodoties uz turieni, vienā brīdī kļūst no es par mēs. Ja? Tu esi uz 3 minūtēm, tā kā viss Latvijas seja. Un tas spiediens ir vienkārši masīvs. Un tādēļ es ļoti novēlu, lai šogad izdodas. Lai es katru gadu tik tiešām novēlu, lai izdodas. Kāpēc mēs nevarētu pierādīt, ka Latvija ir mūzikas eksperts valsts? Paspēt iesūtīt? Līdz 3. novembrim. Līdz 3. novembrim. Mums vēl ir bišķi laiks. Es neizturēju to spiedienu, brači. Jūs aizbrauc pēc tam uz Eirovīziju un jūs sudīgi nostartējis. Tā kā Tīnai. Atceries, ka Tīna slikti nosakāts viņai pēc tam bija. Kā jums bija? Man šķiet, ka ļoti humāni. Es jau baigi labi arī nomocēt. Bija ļoti humāni. Tas, par ko man ļoti liels prieks un paldies visiem, kas sakoja līdz to, ka piefiksēja, cik daudz bija patiesībā, bija tik tiešām daudz darba ieguldīts. Mēs strādājām katru dienu no Supernovas fināla dienas līdz dienai, kad mēs uzkāpām. Kāda ir tā choreogrāfija, ka viņam iemācīties no galvas jau ir? Choreogrāfija jau prasīja, īpaši ēdoties to, ka mēs tur neesam izcilākie dejotāji uz pasaules, bet tā lieta par Eirovīziju ir tas, ka viens ir tas, ko tu redzi kamerā, un es starp citu ļoti iesaku paskatīties kādreiz Eirovīzija ir tas, ko cilvēki filmē no malas, kas notiek tur uz vietas. Tas ir kaut kāds pilnīgs kosmos, un tas ir reāls pasaules līmenis. Tas ir tā, tad tev ir kaut kāda kustīga lieta uz skatuves. Tur ir 40 citi cilvēki melnos tērpos, kas ir ielocījušies aiz šīs kaut kādas lietas, kurai jāpakustās. Viņam ir viens darbs, viņi tur 2 sekundēs pārbīdīt no punkta A uz punktu B. Viss ir saprogrammēts pa sekundēm. Ja tu tad īsumā, kad mēs gatavojāmies, ja tu esi šeit, tu esi kadrā labi. Un, ja tu esi burtiski 3 centimetrus šeit, tad tu esi te. Jā, tev ir jābūt visam, tā, ka super līmenī. Kas jums uz to lielo skatu visu palīdzēja izdomāt? Jums bija kaut kas palīdz vai jūs paši to visu programmējāt? Bija scenāristi un tā komanda gan jau tātad īsumā, tev ir video režisors. Video režisors ir atbildīgs tikai par kamerām un to, kā to visu vislabāk atrādīt. Bet tas ir no jūsu puses, ja? No jūsu komandas, vai tas ir viņam uz vietas? Ir uz vietas un ir arī mūsējs. Mūsējs ir tas, kurš nāk, tur tātad par Supernovas atlasu. Ar idejām tā kā kopā. Par Supernovas atlasu un par to procesu. Tu vinnēji Supernovu, un tajā brīdī tev pasaka, hei, pēc 2 nedēļām ir jāiesniedz pilnīgi gatavs priekšnesums ar visiem
kur katrs būs, kurā brīdī pilnā izmērā iefilmēts tā tālāk tā joprojām. Un viss. Un tu patiesībā tos 2,5 mēnešus vienkārši pucē. Pucē, kamēr tu izpucē līdz galam. Un tās 2 nedēļas bija trakas. Jo atkal, tātad, lai iedot perspektīvi, Supernovas skatuve ir apmēram kaut kā 11 metri reiz daži metri dziļumā. Eirovīzijas skatu ir tāda, ka tu varēji skriet kaut kādu minūti pāri no viena gala līdz otram. Episki. Es ļoti iesaku katram mēģināt izbaudīt šo pieredzi, un pats svarīgākais to, ka nenobaidīties. Principā mēs jau neēdīsim, tā kā Latvijas neēdīs tādā gadījumā, ja varēs redzēt to, ka tas ir ņemts nopietni. Ka tas ir bijis tavs mērķis, ka tu esi gājis ar to ar vislabākajiem nodomiem. Galvenais ir, nepieļaut iesācē kļūdas, tas nav. Man liekas, ka tas uzskats ir nepareizs to, ka Eirovīzija ir kaut kāds jauno talantu pasākums. Tā tik tiešām ir vieta, kurā mēs varam sūtīt spēcīgāko, kas mums ir. Pietiek, vecīt iedvesmoši stāst par Eirovīziju. Pastāst, kas backstage'ā notikās. Pastāst, kāda traļa vaļa mums. Uz vietas vispār viss ir diezgan humāni. Tad, kad tu dodies uz pašu Eirovīziju, tur viss ir ļoti humāni, jo tur uz vietas ir 10 tūkstošu Eirovīzijas fanātu, kas dzīvo visu savu gadu, gaidot šo pasākumu. Attiecīgi, tur baigi pa ielām nepastaigās, jo tik tiešām tevi stādīnos bāliņu satikai. Bet ir prepārtī. Tev atpazīst īstur, jā, visi ir uz nenormāli. Tu jūties, tā kā es atvainojos, pasaules līmenis rajons. Nopietni, mēs dzīvojam ārpus Turīnas. Jocīgi tas, ka tev atpazīst pēkšņi nevis latvietis kāds, bet tu atpazīst kaut kāds holandietis vai vācietis vai anglis. Tas ir līdz pat šai dienai. Tu dažreiz kaut kur ej, un ja tu satiec šo Eirovīzijas fanātu, viņš atcerās katru, kas tur ir bijis. Prepārtī, tas ir iesildošā pirms Eirovīzijas tūre, kurā ir, tu vari piedalīties, vari nepiedalīties. Un viņi iet pa vairākām. Tu tur lēksi un nokriti. Tur es nokritu, tas bija fantastiski. To es redzēju. Pēcīt, šis tāds trakais stāsts, bet patiesībā, man liekas, šodienas kontekstā varbūt, kad interesanti ir pastāstīt. Tātad mēs bijām arī Izrēlā. Izrēlā mēs bijām, tieši notika, laikam Jeruzālēmē tas bija. Un ir tūlītās koncerts, un ir 15,000 arēna, kurā šis koncerts notiek, un viņš ir absolūti soldauts. Tur nav nevienas brīvas vietas uzstājās, tikai šī gada Eirovīzijas artisti, kas būs. Un kaut kādus 20 minūtes pirms šī pasākuma ir apšaude kvartālu. Tālāk. Kaut kādi tur 3 cilvēki nošauti, vēl kaut kas. Un cilvēki, mēs redzam to, ka tajā arēnā vienkārši skrien iekšā, meklē vietu, kur patvērties. Pusstundu vēlāk viss notiek. Koncerts notiek. Viņi gribēja citus zērus dzirdēt. Mēs tur vēl palikām vienu dienu, un mēs pēc tam mēs esam reāli šokā. Mums tas ir absolūti neizprotami. Kā tā var būt? Tikko ir bijusi traģēdija. Pie mums būtu nedēļa, viss cieta. Mēs sārotu, mēs domātu, ko darīt tālāk. Viņi adaptējās un nomenedžēja visu. Viņiem tas, diemžēl, ir tik ļoti normalizējies, ka viņi... Tas notiekās quite regularly, kā saka, jā. Jā, un tādēļ arī šobrīd tas, kas tur notiek, un liekas, mēs to skatāmies, ka tas ir drausmīgi. Tas nemazina faktu, ka tas ir drausmīgi. Bet viņiem tas tāds... Bet es pieņemu to, ka tā perspektīva viņu pusē varētu būt absolūti cita. Un tad tāds traļi vaļi, un tad jūs prepārtījos, tur... Tas bālīts bija fantastisks, piemēram, ar John Newmanu satikties, kas ir cool as it gets Londonā. Vienkārši pēkšņi backstage ar Johns Newmans, ar kur tu tur iedzer kokteili. Tas ir episki ar Mikušu tajā pašā Eirovīzijā, kas ir arī pasaules līmeņa popdziedātājs. Viņš, man liekas, ir itālis pēc tautības. Bet tu satiec tik tiešām pasaules līmeņa mūzikas industriju. Un, man liekas, kaut vai tā iemesla dēļ vien, tas ir pilnībā tā vērts. Zants we go. Nebūs nekāds krīņš, jā? Nestāsts nekāds krīņš. Man liekas, vajag bišķi to campy ekspektācijas tādas uzturēt. Neteic mums tik tīri to stāstu. Nē, es varu pastāstīt ne mūsējo. Bija viens no prepārtiem, neatceros vairs, kura valsts tā bija, bet tur ir tātad visi ir ieradušies atpakaļ uz viesnīcu, un visi artisti parasti tiek saspiesti vienā viesnīcā, lai varētu kaut kādā ziņā mūs norobežot no tā, kas notiek ārpusē. Forši. Un ir kaut kas tur ir izdomājis, laikam, ka spāņu dāma ir izdomājis to, ka tagad būs afterīts pie viņas istabiņā. Un visi tagad ir sanākuši, mums tur arī savējais čatiņš, viss, labi aiziet cilvēki. Tur ir kaut kādi 50 cilvēki mazā viesnīcas istabiņā. Ir reāli pritons, un pareizais vārds, kā šo aprakstīt. Un tur ir kaut kāds brīdis, kurā kaut kas tiek dots par īņķi kaut ko ostīt un izskan teikums. Smell this, it makes you horny. Un tajā brīdī mums bija tāds, this is our cue. Tas ir tas, kur es paliktu. This is our cue.
primāri ne tikai tāpēc, ka šis teikums tā kā ģenerāli likās, nav mūsu kind of vibes, bet sekundāri arī, jo tālā ir kā 80% ir džeki. Kamēr mēs esam uz tā Eirovīzijas tinga, es tev uzreiz gribu paprasīt, un tu nedrīkst saukt Marijas Novos dziesmu. Kas tev mīļākā latviešu Eirovīzijas dziesma? Aminat noteikti. Aminatē Laviņa Džektats bija episks, un arī mūsu gadā gabals, kas viņai bija episks. Un es līdz šai dienai, man bija ļoti liels prieks to, ka tieši Dejošu zvaigzni mēs beidzot tā salabām savā starpā, jo bija kaut kāds kašķīts izveidojis, un es negribējās, lai viņš būtu. Jo patiesībā es nezinu, un tajā, loģiski, tu esi ielicies viss pa 100%, un tas, ko es saku, mūzikai nevajag kļūt par sportu. Kurā brīdī mums kašķīts sākās no kaut kādas Eirovīzijas, kaut kādas citas gada vai? Nē, no tā gada, kurā mēs aizbraucam. Viņi tur solo startēja, viņi tā kā palika otrā? Jā, viņi palika otrā, un godīgi, tikpat labi varēja arī braukt viņa ar gabalu, un nevienam nebūtu bijis tāds. Es saprotu, viņi bija uz emocijām to paņēmuši. Jā, bet tas ir normāli. Godi, bet tas ir... kāds ir pirmais, kāds ir otrais, kāds ir trešais, ar to jādīlo. Tu tur esi. Bet loģiski, atkal ir jādomā no perspektīvas, jo vairāk tu investējies kaut kādā lietā, kur tu dari, jo vairāk sāp, ja neizdodas. Tas ir normāli. Džekis gribētu pirmajām dzirdēt jūsu abu varikus, bet kurš man ir personīgais. Varbūt tāpēc, ka tas bija tas vecums, kurā es arī sekoju Eirovīzijai. Kā to fucking grupu pat tagad sauc? Jāna Kei, Fly! Tu vēl ieslēdz to video, ka viņi tajās drēbēs un to Eastern European akcentu. I believe I ir laba parodija savā gan laba parodija par to. Tur ir Reiniks, Mārtiņš Freimans, Jāna Kei. Kas var noiet Greis? Tas tā kā latviešu Fantastic Four, tikai trīs. Super. Nereāli. Aba we missing one person. Nē, latviešu dziesma mīļākā tava. Manējā, kura, protams, godīgi teikšu. Bake the cake, paļubom. Bake the cake. Es domāju, Pirates of the Sea. Pirates go hard. Bet Pirates of the Sea, tā kā būtu citi varianti. Tas pieciedājums ir leģendārs. With the hi-ho, with the hi-hi. Roberto. Infantīli ģeniāls. Viņš ir instantly lipiks. Viņi arī tika finālā. Vēl viena dziesma, kas actually neironiski went hard bišķi tam te autobusu debesīs vai instrumentiem, man liekas. Instrumenti bija, un viņi, man liekas, ar citu bīstami tuvu tika tam, bija čist. Varbūt kosmos, bet kosmos arī nav bijis. Kosmos tādā gadījumā. Kosmos arī nav bijis. Instrumenti nebija kosmos. Nezinu. Čīsta viņi akapelā vēl močīja visi. Es zinu, tas ir kosmos. Varbūt, ka palika atlasē. Nē, viņš nepalika atlasē, viņi pat bīstami tuvu. Kosmos jau piedalījās, Kosmos jau toreiz vinēja arī Novai vēl NATO festivālu. Nevis vinēja, bet diezgan bija. Viņi bija lieli bosi. Bija stabili tur, viņi akapelā močīja, viņiem ahujēni izklausījās, bet viņi tika bīstami pat tuvu tam, main sektoram. Man liekas, viņi kaut kādā desmitniekā esam šit palika. Un vēl, protams, Brainstormam bija pīzdēts pēc tā laika tīpaši dziesmu, ja Eirovīzijā bija crazy. West Europe pat nevis tam laikam, vecī, tā joprojām ir tā dziesma, kas principā Latvijas pārstāv radiostaciju rotācijās. Episki. Eirovīzija nevinē, bet Latvija gan. Episki. Tas ir izcili. Sveiki! Mēs esam rubrikā Cīts rāds, kuru prezentēja Becēr. Un tātad mēs griežam, tu griez ratu, atbildi uz jautājumiem, mēs dodam tev balvas. Jā. Tik vienkārši. Patīk balvas? Patīk tāds Kuram nepatīk balvas? Griežam ratu. Visiem patīk balvas, tā viņš spēcīgākies. Cik tu gribi. Kas tā tur būs? Kā sauc Justin Timberlake boybandu? NSYNC. Jā. Viegls jautājums, maza balviņa, bet noderīga balviņa. Ļoti noderīga. Āpals, kad vēl... Nē, šā ir ļoti vienkāršā ķēma. Jā, vienkāršā ķēma tāda. Jā. Labi, jāgriež tālāk. Jā. Ir 3 balvas, ir Mēģina vienās vīrs, kad es atgriezīšos mājās. Bet man tik daudz konceptu šitas ir izglābis. To Air Force jau paliek dzelteni, nopērt šitā. Tā, kas tur ir? Kas tur ir tā? Supernovas dalībnieku iecienītākā drēbja krāsa. Lai cik dīvai nebūtu, tam ir statistika. Man liekas, ka noteikti sudraba kaut kāds flitters vai glitters. Nē? Nav, griez tālāk.
Sarkana? Es būtu teikt sarkana. Dāma sarkanā kleitā, jā, obviously. Jā, labi. Nav umo. Nu, vai. Labi, ir taisnība. Jā, Vai ja padomā par to, ir vispār taisnība. Nē, tas ir sarkanā oficiāli krāsā. Delfos ierakstīta informācija. Tas ir Oficiāli Bāliņš ierakstīs Delfos to informāciju. tā. Kuram futbola klubam iesauka ir The Citizens? Padomā. Arī Manchester neatbildēs. City. Manchester United. Let's Zem, go. tas smagāks jautājums, jau smagāka dāvana. Bīnīs tev ziema ir klāt. Ej, Hūt bīnīs, vecīt. labenieks! Let's go. Tā, paga. Šitā. Dzīvē nekad nesauks nav rīmas, cepuri. varēs iedomāties. Let's go. Tu nonāks baigi ātri dzeltenā presē. Pirmo reizi uzvalds bīnī. Jā, viss un ir. Vai viņam atkāpjas mati? Ne, akal. Nē, šitais nedara. Šitais jau nedara. viens bija. Man ir spriedze tagad, viņš tik ātri iet cauri jau tiem jautājumiem, ka man bail paliek. Mēs varam vairāk, ja tas Jau gadās. kādā Es vienmēr uztaisu visiem 12 jautājumus. Jau kārdāks jautājums vajag. Tā. Grupa, kas visvairāk reizes ir uzvarējusi Eirovīzijā, nu šito tu zinās. Eirovīzijā. Jā. Mierīgi, neko nesakam neviens. Visvairāk. 4, 3, 2, 1. Marina Umo. Marina Umo. Nu kas? Latviešu grupa. Nē, vispār. Nē, vispār. Nav daudz nu, tādas, kas ir Tikai vairāk. viens, jā, Lorīna šogad. Bet, grupa. Nē, grupa. vispār. Kāds projekts grupojas solists, kas ir izvarējis nevis vienreiz, bet vairākas reizes. Jo tagad vairs neļauj sūtīt vairākas reizes to, kas jau ir vinnējis. Vairākas reizes ir uzvarējis. Jo tā grupa Saprot, tā kā jūs pārstāvjat vēlreiz Latviju. braukt Vēlreiz dodas pārstāvēt. Jā, jā. leģendāra popgrupa. Es varu pateikt valsti, ja tu nevarēsi ilgi uzminēt. Nu, iedod valsti, jā. Nedod valsti, Nedod come on, valsti. vecīt. Tev būs jādod. Tā jau viegls jautājums, nav to valsti gribu dot. Nē, vecīt. Noteikti, ka es zinātu. Davai saki. Labi, Ziemeļa Eiropa. Nu, stili, ja neesi, nezinu. Griez, nezinu. Pasaka Laba, vecīt, nu, come on. Bet labi, to varēja Viņi ir nezināt. braukuši vairākas Jā, reizes. un Vismaz pēc, tā pēc, tam, Stefans kad, saka. pēc tam, kad viņi otrais, man liekas, uzvarēja aizliedz grupai, kas vienreiz vinnējis Saprot, viņi ir vienīgie, laikam, kas divreiz ir uzvarējuši, tie ir tikai viņi, jo pēc tam... Nē, to- nu Lorīna. Lorīna Jā. šī gada dāma uzvarēja arī iepriekš. Arī, jā. Viņai šogad bija dziesma Tatu, un iepriekš viņai bija kā sauc. Nē, bet viņi pirmo vietu dabūja. Jā. Visā Divreiz Eirovīzijā. uzvarēja. Jā. Fuck, man to jāsveic vēlreiz researchot. Pagaidzi, to atstājums jautājumu. Griez tā. Lai viņš researcho. Bet no Lorīna nav grupa. Lorīna nav grupa. Jā, Vot, tas sev attaisno. Tur jau arī bija tas lūzuma punkts. Tā. Cik aptuveni skatījumu YouTube ir dziesmai Lieka štuka? Miljons ar kaut kādu astīti. Jā, bet kādu? Es nesakoju līdzi tik ļoti. Kruķī tālāk to Tev pašam barabānu. neinteresē? Nu labi, paga pusotrs. Kruķīti daži barabānu. Nav vēl Tu pusotrs. daudz sahaipojies. 1,2 miljonu. Vaša bukva. Bet jūs saprotat, man nav tāda dziesma, savu visu ķilti. Labi, viens kāds miljons. Nesūdzot. Klausies, es domāju, ka tu sādi visu atbildēs, bet neiet, tad vienkārši viss. Nu, tu jūs tagad nodžingsojāt. Tā. Kā sauc kori, kas darbojas RV1G? Šādā visa skola tuļās tur Atvainojos pirmajā gimnāzijā. Nē, pagaidī, tas ir viens no lielajiem slavenajiem koriem. Jā. Nē, tur nav. Kam tu saki priekšā? Viņš jums jāatvainojas ģimnāzijā, bet kam tu saki priekšā? Nesaki. Pagaid, viņam vēl Viņam laiks. bija direktors, līdz mums jāiet pirmdien. Bet abu viņš neuzmanēja. Nesaki, viņš jau bija direktors. Viņš zvanīs direktori. Nu. Nē, nebūs. Nebūs. Koris kamēr. Jā! Zvani direktorē rītā, zvani Kamēr arī direktorē. nebija šī gada labākais kurs. Man liekas, ka bija. Veičuk. Bija. Labi. Kurs kamēr bija. Kurs kamēr uzvarēja, jā, jau to koru. Nē, labi, nav. Starp citu, ļoti iesaku paskatīties koru karus, vīru korus. Tas ir tāda sajūta. Viņiem ir Ok, šito esmu uzrakstījis otrādā. Kaut kādā veidā. Valsts ar visvairāk Eirovīzijas uzvarām. Kas ir Francija? visvairāk? Nope. Īrija. īrija. Ok, bet tas ir sanījos laikos. Tagad viņiem drausmīgi neiet. Kopsumā viņa pirmā Es vietā. tieši- Es tieši runāju par to, ka es savā atmiņā neatceros ne reizi, kad īrija būtu uzvarējusi. Es neatceros ne reizi, kad Es īrija vispār būtu- nedzirdu īriju. Bet neko griezt. Nē, labi, nu. Kruķiem kamēr ir. Spriedze!
Var arī beigties jautājumi. Nu, ir 12 jautājumi. Tev viens paliks. Tas jau bija. Man City bija. Tas man nospēj tiks to aptur mēs arī. daudz jautājumu izgājuši sārumās, ka diezgan labi, bet to mēs izskatosim ārā, es domāju. Fuck, būtu man labāk redzes var necelties. Tā. Cik valstis piedalījās pirmajā Eirovīzijā? 8 vai 9 vai kaut kas tam līdzīgs. 7? Mierīgi. 7 kaut kas bija maz. Bija 7 un labākā daļa, kad laikam tajā pirmajā varēja piedalīties vairākām dziesmām. Tā, Jā, bet vispār kādreiz Eirovīzija tas bija pilnīgi cita lieta. Tur bija ar dzīvo orķestri. Jā? Vajag atgriezt. Karoči, man dzīvam orķestrim nav šitas stāvs, bet tev ir, kad tu ej gulēt, ieliec tos apavos iekšā un apavu būs pateicīgi tev, ka tu viņus ieliek iekšā uz nakti. Pēc tam izņems no rīta ārā un apavu teiks, paldies tev, kā jauni būs. Jason, Mark, jau aiziet vecos Super, zēnu. paldies. Aiziet. Vairs nesmirdēs kājiņas. Tā tautā runājot, jā. Ei, veco zēnu klase, jūs jau oriģināli nebijāt cits zēnis, bet citizeni, jā? Nu, pilnīgi citā iepakojumā, pilnīgi citi džeki, bet jā. Pastāst vispār, kurā žanrā vai kādām grupām tu pēc tam esi spēlējis? Vai tā ir tava pirmā grupa? Uzreiz? Tā ir mana pirmā un vienīgā. Es esmu ļoti monogāms muzikāli. Jā, tā ir tava vienīgā un pirmā grupa? Jā. Nu, bet tur tā lieta to, ka man vienmēr ir bijis svarīgi tātad, es zinu to, ka ir citi žanri, ir citi mākslinieki, kas ļoti labi eksistē paši par sevi. Es tāds neesmu. Man ļoti patīk tieši tā sajūta, kas ir kopā grupas sajūta. Man tas ir tas, ko es gribu no šī visa noķert. Un, tā tad sākotnēji bija tāds ansamblis The Citizens un tad Citizens LV. Un visu laiku tā ir bijis kaut kāda nedaudz cita reinkarnācija. Un sākumā, kā jau visiem 14 gadniekiem, ja rakstīs angliski un būs tur pasaules zvaigznes. Mēs tomēr tēmē globāls. Un tad tu saproti, ka tā viss tas nebūs. Un tad ir lielā depresija, un tu esi iekāpis kaut kādā ar vienu kāju pieaugušo pasaulē un saproti, ka kaut kas cits jādara. Tu tajā grupā jau sākotnējā biji solists jau no veciem kādiem seniem laikiem? Jā, un joprojām nebija tā plānots. Tā joprojām nav plānots. Jūs kādreiz vēl nepiedalījāties šajā SVH priekšnams visā šajā battlā? Jā. No tā laika atceros to Citizens. Likās, ka jūs vienā brīdī uztaisījāties un aizgājāt. Jums tas ceļš nebija nemaz tik rozēm kaisīts, jā? Nē, principā, katram ir jāizsāp kaut kas, vai ne, lai būtu kaut kas, ko pastāstīt. Mūsu gadījumā tas lūzuma brīdis bija, kā tagad atceros, pirmā lockdown diena. Aiziet visi ciet. Un mums ir nolikta nometne beidzot, un vēl pie tam nometnē, man rakstīsim tagad dziesmas, un nometnē tas sauklis ir, vai nu būs, vai nu ejam darīt katrs savas lietas, un būs ok, citādi. Uzaicinām tur Dagnis un Robis pirmo reizi mums pievienojas, un tur ir kaut kādi džeki, kas tikko aizgājuši, tad vai būs vai nebūs. Un rakstam, un uzreiz ir tā, kad ir tās reizes, kad ir klikšs. Jā, ir, un tā arī kopš tā brīža, tas viss ir tā grabinājis priekš. Tajā brīdī mēs arī sapratām visu, izmetam ārā to, kas ir bijis līdz šim, uzskatām to par savu bagāžu, nekas tur no kā kautrēties tur nav. Bet šī ir jauna lieta, viņi sākās šeit šodien. Un kas ir forši, pirmo reizi zinu, kad ir kaut kāda dzimšanas diena grupā, jo mēs satikāmies. Cik gadiņi te paliek? Man matemātika nav stīfrā. Pagaid. Tikko teici, ka zini. 3 sanāk, ne? 3 vai 4. Kopš tā laika, pēc lockdowna jūs arī sākāt turēt, visur daudz uzstāties, tas viss kaut kas notiek. Tas sākums jau bija lēns, tāpat kā viss. Es domāju, pastāst par to tieši periodu, kad tu turējāt, jūs bija pa 3-4 koncertiem vakarā, pastāst kādu atkal labu momentu no tām turēšanas brīžiem. Kur tev ir kaut kāds bijis sāpīgs brīdis vai kādam citam vēl labāk? Jūs maucāt kaut kur entās. Protams, tas Eirovīzijas paskaldījiens uz sejas, tas bija labs, un man pēc tam bija mērķis to, ka katrā nākamajā tajā Eirovīzijas tūras koncertā joprojām taisīt to stage dive. Ar domu tādu, ka viņi tur tas fanātu loks atkal jau bija baiguši to uzoduši, un tad viņi tur visu laiku tā kā ritīgi gaidīja to, ka tūlīt būs. Mans favorīts bija pēdējais Madridē, vecīt. Ielic pūlī, man aiznes līdz bāram, iedod zēri, tas atpakaļ. Un tas viss uz rokām. Tas bija episki. Tad bija vasara, tas bija, es tagad neatceros pilsētu Kurzemes pusē. Spēlējam Zvejnieku svētki. Un kaut kāds tur pēdējais. Vai roja, negribu samalot par pilsētu. Un pienāk vienkārši viena dāma pie skatuves, un viņai tāds rokā ir kaut kādas lapiņas, tāda pasaules Dagni, iespiež rokā lapiņas, un Dagnis pirmo reizi dzīvē redz, ka Džeks ir,
Nu, viņš ir pilnīgi out. Viņš pilnīgi nesaprot, kas notiek. Viņš arī nedzied dziesmu, iet kā viņš pilnīgi ignorē. Džeks skatās uz tām lapņām, es pieeju klāt. Es ar dzīvē nebiju redzējis 2,500. Nu, tā kā reāli štuka, vienkārši lūdzu. Nu, tāds, wow, ok. Jums jau dziesmā štuka. Nu, jā, tāpēc tajā kontekstā arī jums iedeva, Tāpēc jā? tajā kontekstā jau arī iedeva. Fuck, jāsaka, jūs taisīt dziesmu. Es trauzodu. Es skatījos kaut kādam komiķim, es tagad sajaukšu vārdus un kaut ko tādu, kurš es tieši skatījos stand-up, un viņš teica, tu esi mūziķis, gribi būt populārs mūziķis, kroči, tu esi tagad 2023. gads, nosauc dziesmu 2025. Tagad pienāks 2025, visi viņu bampos jaunā gada naktī. Tu būsi populārākais čuvaks uz planētas. Bija taču šitais, Lingam bija 2001, bija tā dziesma. Viņam jāvējies, lai darbojās. Viņš bija izdomājis, Jā, un viņš viņu bija dropojis pirms tam, un visi jau uz to... Nu, tas ir galvenais. Uz jauno gadu visi jau dziedāja. Jo, paņem tā dziesma besīs, tad pienāks, zini, 2022. gada, 24. gada, 31. decembris. Jā, man besītas steps. Par muzonu, ir dziesmas, kuras ir saistītas ar kaut ko, kas šobrīd notiek, un tad ir dziesmas, kuras, man liekas, izcilie gabali, kuri ir radušies, viņiem nav laika. Viņi ir derīgi gan vakardien, gan pēc 10 gadiem. Stings to ir izdarījis, jā. Tas ir fantastiski. Tas ir interesanti. Te var daži. Baigi interesanti, ka baigi maz dziesmas ir par nākotni. Ir vai nu tāds tipa present tense, vai nu past tense. Ir pat 32. decembri. Nu labi. Bet pagaid šitajā te, when will be 7 years, šitais vai tad nav par nākotni? Tāpēc, ka, man liekas, mākslā kā tādā, gan filmās, gan mūzikā bieži vien cilvēkiem patīk, ja tas ir edžieri un daudz interesantāk, iztēloties tieši to apokaliptisko versiju nākotnē. Visas filmas, kas ir par nākotnē. Negribās jau arī būt tam muļķim, kurš tur nošauja greizi. 2030. visiem būs elektroauto realitāte. Kā visās filmās vecās rādi, jau 2030. gadā jau hrenizīgi kāstam notiek. Es negribu saprast tieši precīzi gadiem, bet, piemēram, tas pats mehāniskais apelsīns, man liekas, norisinās 2012. gadā. Autori prāt komunisti vinnēja, visi UK runā puskrieviski un visu valda anarhiju, ka čokiem, kas stāja apkārt huņdara pa naktīm. Tas skatās 2023. Anarhija ir UK, tur nāšu problēmas. Tā nav īsti čeks uztrāpījis. Bet vispār par nākotni tas ir fantastisks temats, jo man mīļākā grāmata ir Georgeam Orwellam 1984. Tā ir arī tā kā dystopian future sajūta. To, ka visi tiks novēroti, to, ka tev nebūs pat spējas padomāt brīvi. Un tajā gadījumā tas Džeks gan ir trāpījis diezgan timeless, jo kaut kādas iezīmes no tā ir taisnība. Man liekas, netik daudz iezīmes, bet viņš ir uztrāpījis uz to vidējā cilvēku no bailēm, tipa sabiedrības, ko viņš sagaida no nākotnes. Un tā ziņā viņš noteikti ir uztrāpījis, jo es neuzskatu, ka tagad ir 1984. Visi turpinās kliegt, ka mūsu paudze ir vissliktāk, mēs esam visvairāk brainwash, un tā tas sūds notiek gadus 300. Kopš Raganu laikiem līdz Padomu Savienībai visiem ir tāds, mūsdienu paudze ir crazy, vecīt. Zini, kas man vairāk biedē, kurā brīdī es nonākšu situācijā, kurā es vairs nespēšu izsakot. Tā brīdī, kad tu to nonāc, vai tu sāks to baigi kritizēt? Jā, tā brīdī, kad tu oficiāli nonāc, tur, ka tev tāds, es nesaprotu, ko tu sīkie dari, tā brīdī tas oficiāli vecs. Un nav svarīgi, vai tev ir 16 gadi vai 60. Brīdī, kad tu vari pateikt, ka... Bet ja tev vien tie sīkie patīk, ko viņi dara, un otrs sīkie tev nepatīk, ko dara. Tad, atbalsta tos sīkos, kas tev patīk, nevis reāli sēdi malā, tur zini, man liekas, sabiedrībai problēma nekad nav bijis tik slikti kā tagad. Veids tikko otrais pasaules karš vēl 100 gadus atpakaļ nepilns bija. Es ticu, ka ir bijis sliktāk nekā tagad. Visiem tāds, mums tur Covid un viss tas. Nē, sliktāk nevajag. Bet šī gada atklāsme ir tas, ka mēs pasaulē viss ir patiesībā bijis tāds diezgan traģisks gads, jā. Bet Latvijā viss ir ok. Bet zini, kāpēc mums tā liekas? Tas ir labs gads. Šis arī interesanti lieta, ko es arī lasīju un actually pačukoju statistikas vispārējo, tas ir true. Tev liekas, jo tev mēdīja ieskaidro, ka šitas ir rīktīgi crazy gads. Pēdējie gadi nav tik crazy bijuši, jo viņi grib, lai tu skaties taisi viņiem statistikas. Nē, tas, realitātē šobrīd pasaulē ir vismazāk kari pasaules vēsturē. Protams, tie, kas ir lieli un skaļi. Jā, vienmēr ir bijuši. Nē, skaidrs, ka Āfrikas kaut kādā nostūrī tu nedzirdi to, kas notikas Āfrikā. Bet vienmēr ir bijuši. Zin kā, par šo tēmu ir liela atšķirība, kad karo tur džeki, kas met šķēpus vai met viens otram ar akmeņiem vai ar paštaisītām ar raķetēm, mūsdienu skatījumā. Un tad ir
pilnīgi cita saruna tajā brīdī, kad sāk viens otram tur atvainojamies mērīties ar daudz nopietnākām lietām. Arī noteikti, ka tas mums dienas beigās neviens nelabīja. Mums mērī liek skatīties uz to visu pasākumu. Un cerēsim, ka arī turpmāk neviens nekur šeit. Jā, viss čil, es tā esmu. Jā, Es esmu nokārt. Labi, viss nopietnākā bijis. Atkāp ir notikusi, tad atklājot pie grupas cits zēni. Jūs klausas, Trakie, Džek, tu esi mācījies otrā vidusskolā, laikam, jā? Pirmā ģimnāzija. Tā ir vispār šī baigi ar novirzienu kaut matemātisku vai kas. Jā. Nepateikšu. Tad pēc tam tu esi biznesa Jā, Rīgas biznesa skolā pabeidz maģistrus, jā. Un tagad tu, principā, esi tavs otrs tāds bez mūzikas un bez radio, tu esi IT programmētājs vai? Vairs jau nē. Vairs ne programmētājs. Biju, jā. Bet jūs var visa grupa esat kaut kādos side hustles involved, jā? Nē, vispār nē, jo šobrīd ir tā, ka principā es laikam esmu palicis, Reinis vēl strādā mūzikas veikalā, bet es to varu aiz matiem pievilkt, ka tas stili ir tajā pašā. Es laikam esmu palicis vienīgais, kurš vēl darbojas arī kaut kamā pilnīgi citā, bet ļoti apzināts. Man ir vajadzīgs, arī šī puse man ir vajadzīgs viņu kaut kur realizēt. Man vajag arī paskaitīt, man vajag arī paplānot un tādas lietas. Man liekas, ja tas nāks iekšā no manis tikai, tā kā visu šī enerģija nāks mūzikā, tad būs kaut kāda Excel grupa. Tas vienam vajadzīgs. Lielais jautājums par citiem zēniem. Šis, man liekas, dummies fuck jautājums būs, ja viņš būs pozitīvi atbild, būs baigs vai bijis. Citi zēnu nosaukumam ir kaut kāds sakars ar to, kad ir Backstreet Boys un visi šitie boybanda tingi. Es domāju, cits zēni ir vislabākais negadījums mūsu dzīvē. Bet tam ir kaut kāds sakars ar to whole boyband mitoloģiju. Absolūti, nē. Un zini, kas ir pats labākais to, kad es esmu dzirdējis tik daudz interpretācijas par to, kāpēc ir cits zēni super, keep on going. Tas ir forši. Nosauc kāds kārš, kas tev labas. Tātad to, ka cits zēni, mans favorīts ir to, ka tagad jūs visu varat marketēt, tur cits viss tagad ir jūsējies. Arī tā mēs nebijām domājuši, tas nav viss plānots. Ir kaut kādi tiešām laimīgi negadījumi, kas dzīvē notiek un kurus tu tā ņem sev par godu. Jo vispār, tā, kad mēs domājam par nosaukumu, grupai vajadzīgs nosaukums. Jā? Es nevaru iet ar Jānis Pedersons, Dāngans Roziņš, tas būs kaut kāds... Pedersons? Garš saraksts. Un tā, kad mēs domājam par nosaukumu, tur bija tikai vienīgi drausmīgas idejas. Drausmīgas idejas bija, kā tur bija... bija Hot Steppers, kas bija referents. Tas mums ir hoti grupa. Labi, ka nē, tad bija... Hot Steppers. Jeez, kas vēl bija? Tur vienkārši drausmīgi. Meistārs, bet meistārs. Meistars, es nejautu, bet Hot Steppers izklausās pēc vīriešu, striptīs dejotājiem. Tā ir referents uz to, kas ir... Doktor Albāna iesalt kas? Hot Steppers. Ir gabals, Here Comes the Hot Step, Murderer, vai ne? Tas bija gabals, pie kur tāds Dreins, kurš taustiņus spēlē un sintus. Mēs ar viņu bijām tie, kas iesāka to visu, un tad ap to tas viss sabūvēs apkārt. Un tā bija pirmā dziesma, ap kuru mēs ritīgi sadraudzējāmies. Muzonā. Un tas bija... Tāpēc likās, ka tas varētu būt bijis labs variants. Bet, again, ja kaut kas, ko tu rādi, prasa paskaidrojumu, tad visticamāk, ka nav līdz galam labi izdarījis. Gan labi pasniedz. Un savukārt par citu zēnu vēl par nosaukumu fun fact. Mēs esam izdomājuši arī nākotnes plānu. Šis man arī ļoti patīk. Tātad tajā brīdī, kad apprecās visi, tajā brīdī ir citi vīri. Jā, kad viens izšķirās, tad ir citi veči. Un, kad pirmais sāk saņemt pensiju, tad ir citi opļi. Un viss. Jūs jau bišķi nomarketojāt. Jums bija tas, kad jūs soldie paliekat vienā klipā, ne? Bija bija vecumdienas, tas bija jau citi vīri diezgan hardcore izklausās jau pēc reperiem bišķi tādi. Bet kā vispār pašams? Bail no citiem vīriem. Atceries, back in the days bija kafē grupa, boys bands, Pēc tam bija tāda boys un girls banda no Ventspils. Boroviem. Šito es neatceros. Tas bija kādiem 2000. Viņi cēlās no tās... Jūras akmentiņi vai kā tā grupa Ventspilī saucās. Un tur bija viņa tā dziesma Spy vēl bija. Dziesma Spy viņa bija. Es to dziesmas nosaukumu atceros, neatceros grupu. Vajag tā kā Džona Oganam, lai kāds studijā ieslēdz. Pēc tam bija tas Putnu balu, tu domā? Nē, Putnu balu, bet arī tur bija divi džeki un divas meitenes. Divi džeki. Jā, pareizi, Putnu bala bija. Kā tev vispār jūs varat sev kaut tajā statusā boys band ielikt, vai īsi jūs tā nejūtaties? Tas ir band ar boys. Tā kā ir grupa ar džekiem, un jā, kaut kādā līmenī tas ir tas, un kaut kādā līmenī, tā kā man šausmīgi riebjas šis
ielikums kaut kādā vienā konkrētā žanrā. Jo skaidrs, ka tas ir kaut kā, tas ir boys band baigi apzināti parasti rodās. Viņus tas radīšanās nenotika tik apzināti, vai ne? Viņi tomēr notikās tādi pusspontāni. Es nezinu, šeit man uzreiz atkal gribās tad pasaulīgā mērogā paskatīties, K-pops kā žanrs. Var patikt, var nepatikt, bet piegājiens pie tā, kā tas tiek veidots, tas ir... Super krūti. Tur tā lieta, man liekas, boybands ir nevis vairāk kā žanrs vai tas ir vairāk piegājiens. Jā, tieši tā. Jo patiesībā tam boyband priklam kā tādam tur tik daudz vēl kaut ko var izdarīt. Piemēram, Satīns šobrīd ļoti apspēlē to tipu boyband priklu. Un they killing it, jo neviens cits Latvijā vismaz čista neko tādu. Vienkārši grupai tas, kas parasti ir iezīme to, ka ir viens ļoti izteikts frontmens, solists un pārējie tādi sekundāri. Visi ir personības. Un tas ir tas, ko mēs esam gribējuši no pirmās dienas. Ka visi ir daļa no šī procesa. Jā, jūs tieši tā, jūs tādu, kā saka, nav baigies izteikts frontmens. Jūs visi diezgan esat aktīvi, kā saka. Labi. Papļāpājat visi. Nē, kāds špagatu uztais. Katram ir savs iznāciens. Un man liekas, tas ir absolūti. Vecīt beidz tā rakvers deskas, viņam tur izmēr. Vecīt jums zanci vai grupāji. Jums vajag zanci grupā, viņš tā gatavojas. Viņš arī, tā kā Džeks labu gribēdams. Pagaid, viņš ir uzvilts, viņš labu domādams, jo mēs tās bikses tā kā testējam un līdz šai dienai tātad vienmēr ir jautājums, vai tas bija speciāli vai ne. Tas nebija speciāli. Tā pirmā reize nebija speciāli, tas palika par speciāli. Tas still nebija speciāli. Tas ir speciāli vai nav speciāli? Tātad Eat Your Salad beigās Ozols iet, nonāk priekšā un mums dziesmas noslēgums tas, ka viņš nokrīt špagatā. Un mēs esam pirms tam pārbaudījuši tās bikses 3 reizes, nesaplīsīs, viss kārtībā. Džeks cenšoties, viņš grib sagatavoties to, lai būtu tur tāds, apēdis pieklājīgs, kas ir saplīst. Brāļs, un viņam liekas to, ka pieklājīgākais apēdis, ko viņš var uzvilkt, ir tāds balts izstaipīts 3 stundas. Muļķis! Un tas bija arī tas, kas... Mēs tev redzām! Pagaid, bet vēl bija portāls dieviet.lv, kaut kāds sieviešu sarunu portāls, kurā man pēc tam Džeks sūta screenshots, kurā reāli dāmas apspriež, tur simtiem. Tas ir svarīgi. Kas tur bija redzams? Bet čiksam, tas ir svarīgi. Man pofīgi par apetiem, kad mēs dzīvoju čūti, ja pa vienā kribā kaut kādi 4-3 čūti, kad es sāku čiks dzīvot, es sapratu, cik svarīgs reāli apet kvalitāte. Bet ko viņš pēc tam, kad... Nē, mums visiem ar humoru izjūtā nav absolūti problēmas. Tu gadījās, ko tu tur tagad izdarīsi. Kas saka, reģims sienas nešķis nav, tikmēr viss čilp. Man liekas, kāda jēga? Kādēļ, man liekas, Latvijā ir izcilākais šovmenis, šeit arī hoteiks, izcilākais šovmenis viens no. Ir Lauris Ēniks tā iemesla dēļ, ka viņam nav lietas, kas neizdodas. Ja viņš izgāžās, viņš to izdara kaut kā spēlē. Tā gadījās. Lauris vienkārši too lovable. Es nezinu, ko viņam vajadzētu izdarīt, lai man būtu tāds, fuck Lauris. Lauris ir the coolest. Viņš reāli tā kā... Viņš fantastisks, Džeks. Tā kā arī dzīvēt ar viņu sarunāties, viņš ir super gaišs. Viss, kas notiek, tas tā gadās. Manā klipā nofilmējās Ridī Krūs sanāks. Mēs viņam ielikām vispār tādā Motley Crue solista, tādā vaibā. Viņš tāds... Uzkurīja mocu piepravīt. Tā kā ir, man liekas, Latvijā ļoti maz tādu līmeņu harizmas cilvēki, ka šķiet, tu nevar pat galvā iedomāties, ka he could fuck up, ka viņš varētu izdarīt kaut ko tādu, ka visiem tāds, man viņš nepatīk. Lauris vien tā kā, viens no tiem zelta sirsniņš čūkiem Latvijas vēsturē. Un tā ir arī svarīga daļa, vai ne? Par būšanu skatos, tev ir jābūt interesantam. Ja tu neesi interesants, tad principā ir varbūt sarežģīti tev būs. Ir atšķirīgs, tad būt interesants. Interesants jebkurš, pa lielam, ja ilgtermiņā veltu laiku kaut kādam, researcham, visi var būt interesanti. Bet tā harizma kaut kāda out of this world, ka tu vari vienkārši tur prosti smaidīt kamerā un visiem stil būs tāds. Tas ir mans čoks. Es viņu pazīstu. Lauris tev čoks. Tu nezināji, tagad tu zini. Mēs ar Lauru kaut kādu pālī esam runājuši, kad 3 minūtes sporta pagalmā. Fuck, man bija tāds Laura, tas mans čoks. I don't give a fuck, es tev pat nepazīstu. 5. Hell yeah, gangster shit, man. Jo, mēs atpakaļ brīvi 72K2. Yo, swag. Nāc šur ciemos. Vēl joprojām Ozola feed šomēnes. Feeds un brauciens uz mājām. Brauciens uz mājām. Klausies. Pastāstam visiem, uz noslēgumā pastāstam to, ko mēs gribētu ieteikt. Mūsu, ieteikumu rubriku. Stepons sāk. Man jāsāk. Ok, kā jūs zinat, es esmu ļoti filmu, un ja tīpaši šobrīd šausmu filmu tendēts cilvēks.
tikko Helovīns ir beidzies, bet tas nenozīmē, ka jūs varat beigt baidīties. Ir laiks vēl, protams, skatīties šausmeņus, un viņas vēl, protams, daudz, ir tīpaši pēdējos 2-3 gadus ir tik šausmeņu gadi bijuši. Un tas, ko es no pēdējā laika redzētajām gribētu ieteikt, tas būtu Talk to Me. Tie, kas zina, tie, kas nezina, ejiet uz, whatever the fuck jūs platformu, rakstat iekšā, Talk to Me. Labs sūds. Es nesaku, ka šausmīgākā šausma nevar. Es arī redzēju, ļoti svaiga pieeja. Jā, tā kā šausmas. Man uz šausmanēm ir nereāls. Pagājušreiz? Nopietni, dirsā. Šonedēļ arī noskaties vēlreiz to pašu filmu. Pagaidās atcerēšos. Bļā, es neatceros to pilnu. Bet iedomājies, cik tā filma ir laba, ja vajadzēja ieteikt 2 reizes. Ja mēs to nepamanītu. Super! Es domāju, šī ir jāatslēg. Ļoti labi. Būtu rēcīgi. Ok. Mācam, jā, vēlreiz sākam par šo rubriku. Jā, sākam. Mēs esam atpakaļ, noslēdzam ar šo nākošo rubriku, un tā nākošā rubrika un pēdējā rubrika ir tās lietiņas, ko mēs jums gribam ieteikt šajā te vakarā vai dienā vai rītā, kad jūs skaties mūsējos super raidījumu blā. Stepans sāk. Jo, čeko šito. Esmu ļoti liels šausmeņu fans. Man kroči patika pēdējais zāģis. Man ir kauns tā atzīt, bet ahujena. Tā kā visi, kas grib bišķīt pabaidīties, un tā filma nav baigi nopietnā. Un jā, ja tu esi tur rīktīgais filmu fans un baigais nūģis, jā, tev, protams, būs ko piepisties tajā filmē, bet priekš zāģa filmas, kur reitins šī ir diezgan level up, jā? Nu, bē, jā, ne labākā. Jauna ripa tur nomainīja. 10. jā, šitā ir derība. Uzsasinājās. Šis ir nevis zāģis, tur 7 vai 8 vai 9, ir zāģis X. Tur ir titāna ripa žuri. Tur ir viss, tur ir tāds gols. Pievienojies arī ekstra tās fleks. Ama bija iela, šeit bija kaut 2 vai 3 tās. Zini, kā tu zāģi parasti skaties dēļ tām lamatām. Tu tur uzpīpēji cigareti pirms 30 gadiem. Tagad mēs tev visu pridzināsim plaušas, jo tas bija slikts cilvēks, kurš nenorētē dzīvību. Un tādās, what the fuck? Bet vispār Rīgā ir arī zāģi. Tas ir ļoti labi. Es viņu izgāju, tas sūds ir reāli labs. Jā, starp citu zāģi. Šajā istabā 2 no 4 ir izgājuši. Tā kā populāra lieta. Bet sākumā ieved tumšā istabā pieķēdēt. Jā, tipa toaletē pie sienas un tev vajag citiem pāriem. Bet nenodot prikolu, jo tik tiešām, ja pirmā zāģa filma ir redzēta, tur ir arī kaut kāds references. Sorry, tas nebija VF kvartālā? Nē, tas ir vecīgā. Nē, vecīgā. Jo kādreiz džekiem bija VF kvartālā. Tur bija tas, kur slimi tev vēl baidīja un skrēja. Jā, uz to sūdies. Es esmu rīktīgs. Tā kā horori vispār žanri nav svarīgi par filmām, vai man ir bail vai kaut kas tāds. Man patīk campy sūds, man patīk gors, man patīk poho, jūs taisam par Drakulu filmu, bet 60. reizi man patīk tā hoģi. Mēs ar Sveici speciāli skatāmies kaut kādu piektu. Sūtiet SMS, DM-ojat Stepam par horror stāfu, jūs ar viņu varat pabatlot šeit. Jā, labāk fuck a battles. Ejiet, skatāmies zāģa 10, tas sūds bija hāri. Tur jauna ripa. Tur ir viss jaunākā ripa. Jā, es gribu to ripu. Ama keep it 100. Ok, Zants pastāst, kas tev Tā, Madonas salus. Es gribu ieteikt jums noklausīties Demon dienas 3 mazlai mūziku. Es tur arī biju. Mums ar Stepu iznāca šajos Helovīnos šogad Demon dienas 3. Noklausieties arī pārējās Demon dienas. Tur ir Justus Huka. Jā, mēs Demon dienas izlaižam reizi gadā Helovīnā. Citreiz nedrīkst. Cool, jā. Kā ar tevi, ko tu, Jāni, varētu ieteikt? Es ieteiktu tajā brīdī, kad tev ir grūts rīts. Apēd kūciņu ir tāda Paulau un tomātu sula. Negaidīt labu kombināciju. Kūciņi, kur tādu var iegādāties? No Paulau. Viņi ir no olbaltuma taisīt. Olbaltums ar cukuru, principā. In the mix ar tomātu sulu. Jā. Tas tev var, kas saka, surprise, jā? Bet tā kombinācija nestrādā vieglā rītā. Viņa strādā tikai grūtā rītā. Putu krējums ar tomātu sulu vispār pēc caurēs izklausās. Bet whatever the fuck works, I don't judge. Yeah, so tas ir vēl viens variants, kā izklaidēties. Es savukārt piedāvātu jums, es surfoju pa YouTube un ik pa laikam redzu, kas tur interesants notiekās. Un Red Bull nesen ir izlaiduši atkal vienu no saviem tādiem īpašu, kā sakam, tā nav sērija, tas ir vienkārši raidījums, kur džeki
Džeki downhillo lejā ar mountain bikeiem, jo es, kad maziņš bija sarbaigi par to interesējos un fanoju, ka downhillo lejā ar mountain bikeiem, bet es tagad ir tādā levelā aizgājis, tādā kosmosā, ka bail paliek. Pastieties Red Bull Rampage, ierakstiet YouTube, apstieties, kā šogad, 2023. gadā, kā Džeki brauc lejā no kalna. Es neieteiktu vienam tā braukt lejā no kalna. Bet tur arī parāda, kā viņi finišē, vai vienkārši ir tev vienreiz palaiži. Ir tas reperis Jalil, vai kā viņš sauc, tas ir backflips tais koncertos, kā viņš sauc, tu zini, uzkačājies, tepat čoks. Jā, tas lielais, viņš kraudā, Viņš šogad palaidis tā Red Bull, tipu braukt lejā ar tipu moci, viņš iedomājas, tā ir tipu tas downhills, un viņš brauc nokrīčina visu moci vienkārši. Pagaidām, tas bija tagad tikko, es zinu. Jalils vai kā? Bet nē, es saprotu, bet tikko bija tas tur, kā tas... Nitro šovs tikko bija. Nitro šovs arī bija. Es nezinu, bet viņš kaut kāds 3 metrus nobrauc no trases un vienkārši kaut kādiem 10 metriem ar riteni. Bez krekla vēl, tipu. Ej, tas bija blā, blā, blā. Un galvenais pūli bija tas. Un pūli, bļā, aplaudē mums. Blā, blā, blā. Tas bija Stefons, tas bija Zāns Mansauts Ozols. Šodien mums bija Jānis no citiem zēniem. Ej, labs vakars, diena vai rīts un tiekamies nākošā raidījumā. Čau, Nīks! Čau!